Otrā nodaļa. Klausieties labo vēsti. Ja es jums uzdāvinātu 10 centus, jūs varbūt nebūtu pārāk lielā sajūsmā. Varbūt jums interesētu, kāpēc es tā daru. Varbūt jūs par mani pat pasmietos. Ja es iedotu vēl vienu 10 centu monētu un teiktu, ka tā ir dāvana no manis, jūs pakratītu galvu un vēlētos vēl. Ja es turpinātu dot, kamēr sakrātos kādas 20 10 centu monētas, jūs iespējams būtu ļoti ieinteresēts, bet nonāktu neizpratnē, ko es ar to vēlos pierādīt. Ja turpretī 10 centu monētas vietā es pasniegtu čeku par $1000, es esmu pārliecināts, ka jūs lektu gaisā no prieka. Un ja es palielinātu summu līdz 20 000, jūs sajūsmināti skatītos manī, mēģinot apjēgt, kāda laime cilvēkiem reizēm var uzsmaidīt. Aiz laimes jūs varētu raudāt un varbūt tūlīt pat gribētu kādam izstāstīt, kādu brīnišķīgu dāvanu esat saņēmis. Tas patiešām būtu ievērības cienīgs notikums, lai kādam par to pavēstītu. Un kamēr jūs dzīvotu, jūs gribētu par to runāt. Vai es kādreiz esmu stāstījis par tiem $20 000, ko man reiz kāds uzdāvināja? Dievs mums ir devis daudz brīnišķīgu dāvanu, mums par tām pat nelūdzot. Bet jūs par tām domājāt kā par 10 centu dāvanām. Mēs nekliedzam no prieka par 10 centiem. Jūsu sirds nesit straujā, kad domājat par 10 centu dāvanu. Jūs neraudat prieka un pateicības asaras, kad domājat par Dieva dāvanu. Kas par lietu? Vai kaut kas nav kārtībā ar Dieva dāvanām? Nē, jūs dzīvojat 10 centu pasaulē. Daudzi cilvēki, kas apmeklē baznīcu, domā par Dieva dāvāto mūžīgo dzīvību, kā par 10 centu dāvanu. Viņi tic, ka viņiem ar visiem spēkiem ir jācenšas dzīvot godīgu un labu dzīvi, lai nopelnītu savu dāvanu. Pēdiņās, lai nopelnītu savu dāvanu. Pastāvīgas pūles. Dzīvot labu un godīgu dzīvi noved pie tāda sasprindzinājuma, ka viņi sāk domāt, vai kristietība ir šādu pūļu vērta. Nav šaubu, ka šādi kristieši neizrāda pārlieku lielu entuziasmu, lai vēl kādam pastāstītu labo vēsti. Viņiem tā nozīmē tikai ieiešanu baznīcā svētdienas rītos, izvairīšanos no visa, kas būtu uzjautrinošs, un viņu sūri un grūti pelnīto monētu ielikšanu ziedojumu traukā. Ja šāda ir jūsu pestīšana pēdiņās, tad es saprotu, kādēļ jūs visu savu brīvo laiku pavadāt skatoties televīziju, un kādēļ jūs nekad nedomājat pastāstīt saviem kaimiņiem vai svešiniekam uz ielas par Dieva brīnišķīgo mīlestību. Jūsu saprašanā Dieva dāvana ir tikai 10 centu monētas vērta. Kāpēc, lai jūs dzītos pēc kaut kā, ja var iztikt ar to pašu? Bet ja nu jūs esat saņēmuši $1000 dāvanu, jūs alkstat pēc vēl lielākas, un jūs stāstāt citiem, kur tie varētu saņemt savējās. Mēs visi vēlamies $1000 dāvanas. Amerikāņi katru gadu iztērē miljardiem dolāru cerībā laimēt kaut ko loterijās. Mums ir ieaudzināta kārība iegūt savā īpašumā kaut ko reāli vērtīgu. Es jums varu pateikt, ka mums dotās Dieva dāvanas ir daudz vērtīgākas par miljoniem dolāru. Viņš tās nedod tikai tiem, kas ievēro uzvedības normu minimumu. Kristus jau ir samaksājis par visām dāvanām, ko Dievs mums grib dot, jo ir rakstīts,
Es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātus. 1. korintiešiem 1.19. Mūsu dzīves ierastajā modelī neiedaras grēku piedošanas un mūžīgās dzīvības dāvana. Mēs esam pieraduši ticēt, ka mēs varam saņemt tikai to, ko esam pelnījuši, vai arī par ko mēs esam gatavi maksāt. Dieva plāns dot mums dāvanu pilnīgi par brīvu liekas tik neiespējams, ka mēs cenšamies kaut ko pielikt klāt tam, ko Dievs mums dod. Es saņemšu viņa dāvanu, ja darīšu to vai kaut ko vēl, mēs sakām. Pateicoties viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu, rakstīja Pāvils 1. korintiešiem 1.30. Kad jūs dzirdat tik brīnišķīgu ziņu, galvenais jums ir izlemt, vai Kristum bija vai nebija autoritāte un spēks jums dot mūžīgo dzīvību, neprasot kaut ko darīt, lai to nopelnītu. Ja jūs domājat, ka viņam nebija spēka un varas, tad jums kaut kas ir jādara, lai Dievu priekšā jūs būtu taisni. Jums būs visu mūžu jācenšas un jābūt pārliecinātiem, ka dzīvojat pēc viņa standartiem. Bet Dieva vārds skaidri pasaka, ka nav svarīgi, lai arī kā jūs censtos, jūs nekad nespēsiet būt tādi, kā to prasa Dievs. Visas jūsu pūles pierādīt jūsu pašu taisnību nozīmē to pašu, ko pateikt, ka Dievs ir melis. Kristū visa Dieva žēlastība nepelnīti ir izlieta pār grēciniekiem, un nu viņš sūta mūs pie visām tautām stāstīt, ko Dievs priekš viņiem ir izdarījis, rakstīja Pāvils Romiešiem 1.5, papildinātā angļu bībele. Pāvils bija saņēmis vairākas $1000 dāvanas, jo viņš savā priekā bija apņēmies dalīties ar visu pasauli. Šī labā vēsta dara mums zinām, ka Dievs sagatavo mūs debesu valstībai. Ja mēs liekam savu ticību uz Kristu, ka viņš glābj mūs, Dievs dara mūs taisnus viņa acīs. Romiešiem 1.17 papildinātā angļu bībele. Pāvils teica, ka Dievs mūs ir sagatavojis. Kad Dievs to dara, vai jūs varat uz viņu paļauties, ka tas tiks labi izdarīts? Jeb vai kaut kas būtu uzlabojams? Vai jūs esat gatavi nostāties viņa priekšā šīs dzīves noslēgumā, ja esat tādi, kādus viņš ir izveidojis? Mēs nespējam padarīt sevi pietiekoši labus, lai kā arī mēs censtos. Jo ar darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisns viņa priekšā, Romiešiem 3.20. Jo vairāk jūs mācāties izprast taisnību, jo vairāk jūs pārliecināties, cik netaisni esat. Tikai sirdī lepnie jūtas pašapmierināti un taisni. Kristus ir vienīgais spēks, kas jūs dara nesautīgus un bezgrēcīgus. Vienīgi viņa klātbūtne jūsos paceļ jūs pāri citiem grēkā dzīvojošiem cilvēkiem un palīdz kļūt labākiem. Kur tad nu paliek mūsu dižošanās? Tā ir izslēgta. Ar kādu likumu? Ar bauslības darbiem? Nē, bet ar ticības likumu. Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem. Romiešiem 3.27.28. Pāvils uzsvēra, ka viņa ticības mācība nav nekas jauns. Viņš norādīja, ka Ābrahams neguva atzinību Dieva acīs savu taisno darbu dēļ, bet gan ticības dēļ. Ābrahams nebija nevainojams cilvēks,
Kaut vai skatoties no morāles viedokļa. Kad viņš iegāja svešā zemē, viņš zināja, ka tās zemes iedzīvotāji varētu nolaupīt kaut ko no viņa īpašuma, no lopiem vai arī atņemt viņa skaisto sievu. Tādēļ, lai viņam šis ceļojums būtu drošāks, viņš visiem Sāru stādīja priekšā kā māsu. Šādā veidā šādā veidā viņš cerēja iegūt labvēlību Sāras pielūdzēju acīs, un lai viņš netiktu nokauts. Protams, notika tas, ko Ābrahams nebija gaidījis. Pats ķēniņš ieraudzīja Sāru, vēlējās viņu par savu sievu, viņa tika aizvesta uz pili, bet Ābrahams saņēma dāvanas. Un ko Ābrahams darīja tālāk? Vai viņš gudroja, kā atbrīvot savu sievu? Nepavisam. Viņš priecājās, ka viņam uzsmaidījusi laime. Dievam pašam nācās iejaukties un atklāt ķēniņam, ka Ābrahama rīcība ir bijusi nodevīga. Vai jūs pieņemtu Ābrahāmu kā savas baznīcas locekli? Apdomājiet šo jautājumu pavisam nopietni. Dievs pieņēma Ābrahamu nevis tādēļ, ka viņš dzīvoja stingri morālu dzīvi, bet gan tāpēc, ka viņš ticēja Dievam. Viņa ticība tika ieskaitīta par visu taisnību, kāda vien Dievam bija vajadzīga, lai Ābrahams Dieva priekšā būtu taisns. Ābrahams varbūt nav labs jūsu acīs, bet Dieva acīs viņš bija labs, jo viņš ticēja. Aleluja! Jūs varat domāt, ka esat labāki par Ābrahamu vai arī vēl par kādu citu cilvēku, ko jūs pazīstat, bet Dieva acīs visi cilvēki ir pazuduši grēcinieki. Pakāpe, cik labi vai slikti esam, nevar noteikt mūsu glābšanu vai noderību Dieva valstībai. Ābrahams nenopelnīja ceļu uz debesīm, būdams labs. Pāvils rakstīja, bet kam ir darbi, tam alga netiek piešķirta pēc žēlastības, bet pēc nopelna. Bet kam nav darbu, bet kas tic tam Dievam, kas bezdievīgo dara taisnu, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību. Romiešiem 4:4-5. Mēs Dieva acīs esam kļuvuši taisni. Ja jūs tam tiešām ticat, vai jūs nepriecājaties? Vai jūs nevēlaties citiem pastāstīt, cik vienkārši ir kļūt par kristieti? Padomājiet tikai. Jums garām staigā miljoniem cilvēku, kuri domā, ka, lai kļūtu par kristieti, viņiem nepieciešams kļūt pietiekoši labiem. Un viņi ļoti labi zina, ka tie nekad nespēs būt pietiekoši labi. Cik bezcerīga un drūma izskatās viņu nākotne. Kā tiem nepieciešams dzirdēt labo vēsti? Dieva dāvana ir par brīvu. Pāvils rakstīja, bet ja pēc žēlastības mēs esam glābti, tad nav vairs pašu nopelna. Citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība. Romiešiem 11:6. Labajai vēstī jātiek sludinātai visur, bet lielākai daļai kristiešu dīvainā kārtā pina smēli, kad par to ir jārunā. Vai jūs kādreiz esat piegājis klāt nepazīstamam cilvēkam, lai pajautātu, kā nokļūt autobusa pieturā vai kādā veikalā? Vai esat baidījies to darīt? Protams, nē. Bet kāpēc jūs jūtaties slikti,
domājot, ka jums svešam cilvēkam vajadzētu pastāstīt, ko Jēzus priekš viņa ir izdarījis. Dievs grib, lai mēs stāstītu labo vēsti ikvienam. Jēzus sūtīja savus mācekļus pie cilvēkiem un lika tiem stāstīt visai pasaulē, ko viņš mūsu labā ir izdarījis. Kas pēc jūsu domām grib šo lietu paturēt noslēpumā? Jā, tas ir ienaidnieks, kas ložņā apkārt, un viņa mīļākā nodarbošanās ir padarīt mūs bailīgus, lai labā vēsts par Dieva dāvanu netiktu stāstīta cilvēkiem. Bet ja mēs esam pilnīgi pārliecināti par to, ko Dievs mūsu labā ir izdarījis, ja mēs to pieņemam kā vairāku tūkstošu dolāru vērtīgu par brīvi dotu dāvanu, tad mēs ejam pārpludināti garā no šīs vēsts. Daži cilvēki vēl aizvien raizējas par to, ka Dievs varētu pieprasīt no viņiem dzīvot labu dzīvi, ja jau reiz viņš ir piedevis visus grēkus un dāvājis mūžīgo dzīvi. Pāvils par to rakstīja romiešiem. Es jums jautāju, brāļi, vai svētīti tiek tie, kas staigā ticībā un piedevām vēl ievēro bauslību, vai arī tie, kas nepilda bauslību, bet tikai tic Kristumu? Kā tad bija ar Ābrahāmu? Mēs sakām, ka Ābrahāms tika svētīts savas ticības dēļ, vai ticības dēļ vien, jeb vai viņš ievēroja arī bauslību? Romiešiem 4:9 papildinātā angļu bībele. Pāvils šeit izdara secinājumu. Ābrahams nepildīja bauslību, jo bauslība vēl nebija dota. Ir skaidrs, ka Dieva apsolījums Ābrahamam un viņa pēcnācējiem iemantot pasauli netika dots tādēļ, ka Ābrahams ievēroja bauslību, bet gan tādēļ, ka viņš ticēja Dievam, ka viņš turēs savus apsolījumus. Romiešiem 4:13 papildinātā angļu bībele. Tātad nevis bauslībā dibināts Ābrahamam vai viņa pēcnācējiem dotais solījums, ka viņš iemantos pasauli, bet ticības taisnībā. Romiešiem 4:13. Dievs arī mums ir apsolījis mantojumu ne tādēļ, ka mēs esam pietiekoši labi, bet tādēļ, ka mēs viņam ticam. Jūs varbūt domāsiet, ka Dieva plāns nav labākais atrisinājums, bet tas ir Dieva atrisinājums mūsu problēmām. Jūdi turpināja sevi attaisnot un apgalvoja, ka viņi nav grēcinieki. Daudzi kristieši pārprot Jēzus atbildi jūdiem. Viņš apgalvoja, ka Dieva baušļi ir daudz stingrāki nekā viņi tos izprot. Viņi iedomājās sevi esam nevainīgus, piemēram, attiecībā uz laulības pārkāpšanu. Bet Jēzus paskaidroja, ka ja vīrietis skatās uz sievieti, to iekārodams, viņš jau ir pārkāpis laulību ar to savā sirdī. Jēzus mācīja tiem, ka labāk ir izraut aci, ja tā apgrēcina, lai sirdi, ja tā apgrēcina, vai sirdi, lai, es izlasīšu vēlreiz šo teikumu. Jēzus mācīja tiem, ka labāk ir izraut aci, ja tā apgrēcina, lai sirdī un domās tie būtu tīri. Bet Jēzus pazina cilvēku dabu. Pat ja cilvēks negrib grēkot, viņā ir kāda cita daļa, kas to grib darīt. Tādējādi mēs pastāvīgi saskaramies ar šo iekšējo cīņu. Jo ko tad Jēzus gribēja mums pateikt? Ka mums vajadzētu censties vēl vairāk ievērot bauslību? Nu, nē. Viņš tikai gribēja mums parādīt, cik ļoti
Viņš mums ir nepieciešams. Pat katrā līdzībā un mācībā Jēzus centās mūs pārliecināt, cik ļoti mums vajadzīgs glābējs. Pāvils pierāda, ka ticība Jēzum Kristum ir vienīgais ceļš, kā piepildīt visu bauslību. Ja jūs cenšaties savu fizisko būtni turēt paklausībā, un jums izdodas arī izpildīt dažas bauslības prasības, ko gan jūs esat panācis? Neko. Jēzus skaidri pateica, ka ja jūs nepildat pilnīgi visas bauslības prasības, jūs esat pārkāpis visu bauslību. Kristus necenšas jūs iebiedēt, bet gan iedrošināt. Viņš teica, ka var kaut ko darīt, lai atbrīvotu jūs no šīs problēmas. Jo bauslības gals ir Kristus. Viņā iegūst taisnību ik viens, kas tic. Romiešiem 10:4. Kad Kristus ienāk jūsu dzīvē, jūsu fiziskais ķermenis paliek tas pats, un kopā ar to paliek arī viņa nesvētās tieksmes. Bet izmaiņas ir notikušas. Tādēļ, kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. 2. Korintiešiem 5:17. Jūs izskatāties tādi paši, bet neesat iepriekšējie. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Romiešiem 8:10. Jūs esat kļuvis par jaunu, garīgu būtni, jo Kristus mājo jūsos svētajā garā. Jūs fiziskais ķermenis kādu dienu nomirs, bet jūs pats nē. Jūs dzīvosit ar Kristu mūžīgi. Es esmu daudz runājis ar cilvēkiem, kas apmeklē baznīcu un jautājis, kas pēc viņu domām jādara cilvēkiem, lai tie iemantotu debesu valstību. Es esmu uzdevis šo jautājumu dažās fundamentālās Bībeles principiem sekojošās baznīcās mūsu valstī, un esmu atkal un atkal saņēmis vienu un to pašu atbildi. 99 no 100 man ir stāstījuši, kādas lielas lietas, vienkārši lietas, ir stāstījuši. Tātad 99 no 100 man ir stāstījuši, kādas lietas mums ir jādara. Jātur baušļi, jāapmeklē draudze, jāziedo nauda, nedrīkst darīt citiem pāri un tā tālāk un tā tālāk. Nebeidzams saraksts, kas cilvēkiem būtu jādara. Šie cilvēki ir dzirdējuši un ticējuši meliem, ka glābšana ir tieši atkarīga no darbiem, un nav brīnums, kāpēc labā vēsts ir izplatījusies tik lēni. Kas gan gribēs iet uz baznīcu, lai saņemtu 10 centus un pēc tam stāstīt par to pasaulē? Vai jūs vēl joprojām esat pārliecināti, ka Dievs piedāvā tikai 10 centu dāvanas? Vai jūs esat padomājis, ka, lai saņemtu Dieva svētību, jums nepieciešama ticība plus vēl kaut kas? Jo, ja bauslības kalpi ir tie, kas manto, tad mūsu ticība zaudē savu saturu, un apsolījums paliek nepiepildīts. Romiešiem 4:14. Pāvils rakstīja, jo bauslībai seko dusmība, bet kur nav bauslības, tur nav arī pārkāpuma. Romiešiem 4:15. Vai tas nozīmē, ka Dievs dusmojas uz mums, kad mēs cenšamies turēt baušas un būt labi? Protams, nē. Viņš dusmojas, jo viņš zina, kādēļ mēs cenšamies pildīt bauslību. Ja mēs cenšamies pildīt bauslību aiz bailēm no Dieva soda, mūsu pūlēm nav vērtības. Ja mēs gribam nopelnīt kādu no viņa svētībām, mūsu centība ir veltīga. Vai mums vispār tad vajadzētu censties darīt kaut ko labu?
Vai mēs nevarētu būt slinki, cik slinki būt mēs reizēm vēlamies, ja jau reiz pestīšana ir pilnīgi par brīvu? Jā, šīs iedomas ir smieklīgas. Mēs varam darīt labu, bet tikai tādēļ, ka mīlam Dievu un vēlamies viņu iepriecināt. Ja mēs pilnībā apzināmies, ko mums nozīmē viņa brīnišķīgās dāvanas, mēs viņa mīlestībai atbildēsim ar pretmīlestību. Ja jūs pieķersieties idejai darīt labu, lai tādā veidā nopelnītu Dieva labvēlību, jūs nekad neiemācīsieties viņu mīlēt. Jūs patiesi nekad nepratīsiet sajūsmināties par $1000 čeku. Romiešiem 3, 21, 23 rakstīts, bet tagad, neatkarīgi no bauslības, atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Āmen, jāsaka. Patiesība ir viena. Ticība uz Jēzu Kristu. Iedomāties sevi diezgan labu pēdiņās, jeb nepārāk sliktu pēdiņās, ir pilnīgā pretstatā ar šo noteikumu. Ko tad Jēzus Kristus mūsu labā ir izdarījis? Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēku salīdzinātāju viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību. Romiešiem 3:25. Abi šie elementi ir būtiski. Viens bez otra tie rezultātu nedos. Kristus savu ir izdarījis, bet tas mums neko nelīdzēs, ja mēs tam neatbildēsim ar savu ticību. Ja mēs būsim sasaistīti ar darbiem, mēs nekad nebūsim brīvi, lai ticētu. Viņu, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts mūsu taisnošanas dēļ, Romiešiem 4:25. Lai tāpat kā līdz šim grēks ir valdījis nāvē, turpmāk valdītu žēlastība ar taisnību uz mūžīgu dzīvību caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Romiešiem 5:21. Mums jāizdara izvēle starp Dieva žēlastību un viņa taisno tiesu. Mums tiek piedāvāta mūžīgās dzīvības dāvana, bet alternatīva tai ir nāve. Atceros kādu jaunu, skaistu medmāsu, kura kalpoja hospitālī Vietnamas kara laikā. Es biju armijas kapelāns. Šī medmāsa ieradās garnizonā pilna dzīvesprieka, bet drīz priecīgais smaids no viņas sejas nozuda. Viņa nespēja skatīties, kā jauni kareivji sakropļoti atgriezās no frontes līnijas, mokoties briesmīgās sāpēs. Viņa bieži nāca uz manu ofisu runāt par savām izjūtām. Kā jūs varat teikt, ka Dievs mīl šos puišus, ja viņš atļauj tiem tik baismīgi ciest, viņa man kādu dienu vaicāja. Būtu labāk, ja jūs uztraukumus un raizes par saviem pacientiem atdotu Dievam un atļautu viņam palīdzēt tiem, es teicu. Dievs mīl šos ievainotos kareivus daudz vairāk nekā es, un jūs esam spējīgi to darīt. Māsa pakratīja galvu. Es nekurnēju, kapelāni, viņa teica. Varbūt kādreiz, bet ne tagad. Man tik ļoti satriec viņu ciešanas. Es nevaru par to pateikties Dievam. Viņas apmeklējumi kapelāna ofisā kļuva arvien retāki. No trulās izteiksmes viņa kādreiz
tik dzirkstošajās acīs, viņas kādreiz tik dzirkstošajās acīs, es nopratu, ka viņa lieto tabletes, lai pārvarētu depresiju. Izskatījās, ka viņa vairs neievēro, kas notiek apkārt. Viņa tika pārsūtīta uz citu vietu, un es pazaudēju viņas pēdas. Tikai nesen es saņēmu vēstuli no kādas sieviešu labošanas darbu iestādes Dienvidu Rietumu štatā. Dārgais kapelān, kopš es pēdējo reizi redzēju jūs Vietnamas kara hospitālī, esmu daudz jūdžu ceļojusi nepareizā virzienā. Izskatās, ka šajā ceļā esmu zaudējusi savas dzīves labāko daļu. Pēc Vietnamas es nevarēju atrast dvēseles mieru un sāku peldēt pa straumu. Tas viss sākās redzot tās bezjēdzīgās nāves un sakropļotos jaunos cilvēkus hospitālī. Visā tajā es vainoju Dievu. Tagad es saprotu, ka nosodot viņu, Dievu, es sevi atšķēlu no Dieva un tādā veidā sevi iznīcināju. Tagad es vairs ne uz ko nereaģēju, es tikai eksistēju pelēkā, bezjūtīgā tukšumā. Es zinu, ka atbilde ir Dievs. Es esmu daudzus gadus pret to cīnījusies, bet nu es zinu. Es vairākas reizes gribēju jums uzrakstīt, bet man bija kauns. Es atceros, cik labi bija ar jums runāties kapelāna ofisā. Toreiz es negribēju dot atbildi. Es ceru, ka vēl nav par vēlu. Lūdzu, lūdziet par mani. Jaunā medmāsa bija pagriezusi muguru tai dāvanai, ko Dievs viņai bija sagatavojis. Tagad viņai bija jāiepazīst sekas. Kādas ciešanas gan viņai nebija nācies izturēt? Pieņemt Kristus dāvāto mūžīgo dzīvību ir visvieglākā lieta, ko jums jebkad ir nācies darīt. Šeit nav nekā grūta. Jums nevajag būt nepietiekoši labam, ne gudram. Pat mazi bērni to var izdarīt. Tas gan ir labs. Pat mazi bērni to var izdarīt. Pāvils rakstīja: tuvu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinām. Jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Romiešiem 10, 8-9. Tad kāpēc daudzi cilvēki vēl svārstās? No kā viņi baidās? Jaunā armijas māsa baidījās uzticēt sevi Dievam, kurš ļāva jaunus puišus nogalināt karā un sakropļot. Viņa neusticējās Dieva mīlestībai. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. 1. Jāņa 4:18. Dievs ir mīlestība. Viss, ko viņš dara, tā ir mīlestība darbībā. Mūsu problēma ir tā, ka mums ir ļoti miglains priekšstats par to, kas tad īsti ir mīlestība. Cilvēcīgā mīlestība mūs bieži ir sāpinājusi un pievīlusi. Tā ir mīlestība, kas mūs apbalvo un pieņem, kad mēs esam labi, un nosoda un atraida, kad esam slikti. Bet Dieva mīlestība nav tāda. Jaunajā derībā tiek lietoti 2 grieķu valodas vārdi, kas tiek tulkoti vienā vārdā - mīlestība. Viens ir filija, brāļu mīlestība. Tā nozīmē dziļu, instinktīvu, personīgu pieķeršanos. Otrs ir agape, dievišķā mīlestība. Pāvila aprakstītajai mīlestībai būtu jāvalda labāko draugu starpā, un agape tiek lietots, lai izteiktu Dieva mīlestību pret mums. Tā nozīmē mērķtiecīgu, pārdomātu, pilnīgu, garīgo padevību.
Tā nebalstās uz jūtām vai emocijām. Tā ir iepriekš apdomāta un gribēta mīlestība, balstīta uz cilvēka gribu. Tā nekad nemainās, un uz to var paļauties, jo tā nešķiro, vai šo mīlestību kāds ir vai nav pelnījis. Tā mūs mīl Dievs. Viņš mūs mīl arī tad, kad mēs viņu atraidām, kad nepaklausam, pat tad, kad rīkojamies zemiski. Viņš turpina mūs mīlēt arī tad, kad mēs savu dzīvi padaram par jucekli. Viņš vienmēr ir gatavs mūs uzklausīt, mums piedot un piepildīt mūs ar savu prieku un mieru. Dieva mīlestības dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu, un tā ir tik tuvu mums kā mūsu mute un mūsu sirds. Mēs vienkārši pieņemam to, ko Jēzus ir izdarījis mūsu labā. Mēs ticam savā sirdī, ka viņš dzīvo un stāstam par to citiem. Tas ir tik vienkārši. Tomēr daudzi nezin, kāpēc bez vajadzības pēkšņi apstājas, kaut gan tiem ir zināms, ko šī dāvana nozīmē. Nikodēms, reliģios un dievbijīgs jūds, atnāca pie Jēzus naktī un jautāja, kā viņš var ieiet Dieva valstībā. Nikodēms zināja, ka Jēzus ir Dieva sūtīts un ka viņš zina atbildi. Jēzus viņam atbildēja: patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstību. Nikodēms viņam saka: kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja: patiesi, patiesi, es tev saku, ja kas nepiedzimst caur ūdeni un garu, tad tas nevar ieiet Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Jāņa 3, 3-6. Nikodēms zināja, kas ir Jēzus, bet tas bija nepietiekoši. Vēl ir vajadzīga darbība saskaņā ar to, kas mums ir zināms, un Jēzus Kristus atzīšana par mūsu personīgo glābēju, ieaicinot viņu mūsu dzīvē. Kad viņš ienāk mūsos svētajā garā, mēs esam garīgi piedzimuši no jauna. Tātad es izlasīšu vēlreiz šo. Nikodēms zināja, kas ir Jēzus, bet tas bija nepietiekoši. Vēl ir vajadzīga darbība saskaņā ar to, kas mums ir zināms, un Jēzus Kristus atzīšana par mūsu personīgo glābēju, ieaicinot viņu mūsu dzīvē. Kad viņš ienāk mūsos caur svēto garu, mēs esam garīgi piedzimuši no jauna. Ar Dievu mēs varam sazināties tikai caur mūsu garu, un tādēļ mums ir jāpiedzimst no jauna, lai mēs būtu spējīgi iepazīt Dievu. Ja neesam piedzimuši no jauna, mēs joprojām paliekam garīgi miruši. Pāvils rakstīja: līdz ar Kristu esmu krustā sists, tad nu es vairs nedzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un pats par mani ir nodevies. Galatiešiem 2:20. Pāvils rakstīja korintiešiem: pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi, jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos, citādi jūs esat nedarīgi. 2. korintiešiem 13:5. Vai jūs patiesi esat kristieši? Vai esat piedzimuši no jauna? Šodien mūs
baznīcās, šodien mūsu baznīcās ir daudz tādu, kas līdzinās Nikodēmam. Viņi pavada daudz laika pētot rakstus un lūdzot, viņi apmeklē bībeles kursus un lūgšanu grupas, viņi māca svētdienas skolās, daudz no tiem pat sludina. Varbūt viņi ir uzauguši baznīcā un paši sevi dēvē par dzimušiem metodistiem vai presbiterāņiem, luterāņiem, katoļiem un tā tālāk, lai arī kādai denominācijai vien viņi nepiedarētu. Viņi zina visu par kristietību. Viņi zina, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, kurš nomirs par viņu grēkiem. Viņi zina, ka Jēzus ir atkal dzīvs, bet viņi nekad pilnībā nav nodevuši savu dzīvi viņam, Jēzum Kristum, un nekad patiesi nav aicinājuši Jēzu būt par viņu kungu un pestītāju savās sirdīs. Tūkstošiem cilvēku regulāri apmeklē pateicības dievkalpojumus un darbojas visās kristietības ārējās izpausmes formās, bez jebkādas personīgās Kristus iepazīšanas savās dzīvēs. Glābšanas un mūžīgās dzīvības dāvana ir pilnīgi par brīvu. Jūs neko nespējat darīt, lai to nopelnītu, bet jums tā ir jāpieņem, pirms jūs to iegūstat. Mīlestībā Dievs it kā panāk mums pretī. Mīlestībā izkārto apstākļus visapkārt tā, lai mums parādītu, cik ļoti viņš mums ir vajadzīgs, un tas mūs ved pie viņa. Kristietis seržants uz manu ofisu atveda kādu kareivi no savas rotas. Šis kareivs pastāvīgi lietoja apkaunojošus cietumnieku izteicienus un lamas un izplatīja narkotikas. Jau agros pusauģu gados viņš bija kļuvis narkomāns un armijā pavadītais laiks apstākļus vēl vairāk pasliktināja. Viņš bija dienējis Vjetnamā, kur dabūt zālītes bija tikpat viegli kā košļājamo gumiju. Es esmu samaitājis savu dzīvi, un tagad jau ir pa vēlu kaut ko labot, viņš teica. Viņa acu skatiens bija tumšs un bezcerīgs. Bet kā ar Dievu, es jautāju? Viņam ir spēks tevi izmainīt. Kareivs paraustīja plecus. Kāpēc, lai viņš to darītu? Viņš teica, es nekad neko priekš viņa neesmu izdarījis. Viņš mīl tevi, es atbildēju. Viņš ir sūtījis Jēzu, lai tas paņemtu uz sevis sodu par visu, ko tu jebkad esi darījis. Viņš tevi var arī dziedināt. Kareivs izskatījās visai saīdzis. Es esmu dzirdējis par Jēzu, viņš teica. Es gribētu lūgt viņu kļūt par manu glābēju, bet es neesmu pārliecināts, vai tas, ko līdzēs. Es nespēju atteikties no narkotikām, lai arī cik ļoti es arī censtos. Pārāk ilgi es esmu dzīvojis tajā zaņķī. Dievs tevi var dziedināt, es pārliecināti viņam teicu. Vai tu nedomā, ka Dievs ir daudz spēcīgāks par narkotikām? Kareivis neticīgi paskatījās. Vai tu vēlies pamēģināt, es jautāju. Viņš pamāja ar galvu. Es esmu gatavs mēģināt, vienalga ko, lai tikai tiktu ārā no šīs elles, kurā pašlaik atrodos, viņš atbildēja. Tad pateicies Dievam tūlīt par to, ko viņš darīs nākošajās minūtēs, un pateicies viņam par visu, kas ir noticis tavā dzīvē, lai tu nonāktu pie šī lēmuma. Pagaidiet, lūdzu, kareivis bija nesaprašanā. Jūs domājat, ka man būtu jāpateic Dievam pilnīgi par visu manā dzīvē līdz pat šai dienai? Pat par to, ka es esmu narkomāns? Šī tava narkotiku problēma atveda tevi pie viņa,
Vai ne tā? Es atteicu. Ja Dievs dziedina tevi, piedod tev un dod tev pilnīgi jaunu dzīvi kopā ar Jēzu Kristu, tagad un mūžībā, vai nedomā, ka vari pateikties viņam par visu, kas tev lika saprast, cik ļoti viņš tev ir vajadzīgs? Tumšs un bezcerīgs skatiens vēl aizvien bija kareivja acīs. Vai tu atļaus man lūgt par tevi, es jautāju. Viņš pamāja ar galvu. Es uzliku savas rokas uz viņa galvas. Dārgais debes tēvs, es lūdzu, paldies, ka tu mīli šo zēnu un viņu ved pie sevis. Sūti savu svēto garu, lai tas palīdzētu viņam ticēt, ka tu darbojies ik katrā viņa dzīves tumšā un grūtā brīdī, lai šo jaunekli vestu pie Kristus. Kad es beidzu, puiša acīs bija kāda jauna gaisma. Tas ir ļoti savādi, viņš teica, bet kāda nesaprotama iemesla dēļ es tiešām ticu, ka Dievs ir paņēmis visu slikto, kas jebkad noticis manā dzīvē, un strādā pie manis, lai visu to vērstu par labu. Viņa acis bija miklas, un viņš nolieca savu galvu, lai tagad jau lūgtu pats, lūgtu Dievu piedot viņa dumpību un lūgtu Jēzu vadīt viņa turpmāko dzīvi. Alleluja. To, kas notika tālāk, man pat grūti aprakstīt. Es vēlreiz uzliku rokas uz viņa galvas, lūdzot, lai Dievs viņu dziedina, attīra viņa prātu no tieksmes uz narkotikām un piepilda viņu ar savu mīlestību. Es sajūtu milzīgu spēku plūstam caur mani uz jauno kareivi. Viņas sejas staroja kā bērnam, un asars ritēja pār viņa vaigiem. Tas ir noticis, viņš iekliedzās. Man vairāk nav vajadzīgas narkotikas. Jēzus dzīvo manī. Slāv tev, kungs. Jaunajam puisim tas bija atzimšanas brīdis. Viņš vairs nekad nebūs iepriekšējais. Viņš bija piedzimis no jauna. Ne tāpēc, ka viņš sajuta Jēzus klātbūtni, bet gan tāpēc, ka viņš izdarīja savu izvēli – uzticēties Dievam. Ja mūsu attiecības ar Dievu ir atkarīgas no mūsu jūtām, tad to laikam gan nevarētu nosaukt par izvēli. Mēs nevaram izvēlēties to, kā mēs jutīsimies. Bet mēs varam izvēlēties ticēt, paļauties un pieaugt ticībā. Mēs esam glābti ticībā, Bībele saka, bet daudziem no mums ir ļoti izkropļots priekšstats par ticību. Man nav ticības, lai ticētu, mēs sakām, un tas, ko mēs patiesībā zem tā saprotam, ir, es nejūtos pārliecināts. Jūtas un ticība nav viens un tas pats, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, un pārliecība par neredzamām lietām. Ebrejiem 11.1. Ticība nerodas mūsu emocijās vai izjūtās. Ticības cēlonis ir griba. Mēs nolemjam pieņemt kā reālu faktu to, kas nav atklājies caur jūsu izjūtām, caur mūsu izjūtām. Būt glābtam ticībā nozīmē pieņemt Jēzu Kristu kā savu pestītāju, un tas nav izjūtu vai emociju, bet gan gribas akts. Mēs esam piedzimuši no jauna ticībā, glābti ticībā, un tas nozīmē, ka mēs ticam Dieva apsolījumam, ka tas ir noticis tiklīdz mēs ieaicinām Jēzu Kristu savā sirdī.
Varbūt mēs nejūtam to, ka esam glābti vai arī piedzimuši no jauna, bet tas neizmaina to faktu, kas ir noticis ar mums. Mēs runājam par to, cik viegli mūsu saprašana var kļūt par klupšanas akmeni ticībai. Tas ir tikpat bīstami, kā mērot mūsu ticību ar jūtām. Mēs esam tik ilgi jaukuši izjūtas ar faktisko stāvokli, ka mums liekas, ka esam tādi, kādus sevi jūtam. Es jūtos slims, man jābūt slimam, bet mūsu izjūtas ir mainīgas un var tikt iespaidotas ar laika apstākļiem, ar mūsu diētu, ar miega ilgumu vai ar mūsu šefa garastāvokli. Mūsu izjūtas ir slikts realitātes atspoguļotājs. Ja mēs lietojam tās kā mūsu un Dieva attiecību rādītāju, mēs varam nokļūt grūtībās. Jēzus teica: lūdziet ticībā, zinādami, ka esat jau saņēmuši. Mēs nevaram lūgt ticībā, ja cenšamies izmērīt lūgšanu rezultātus ar izjūtām. Bībele saka, ka bieži jūtas ir pilnīgi pretstatā ar Dieva patiesību. Mīliet savus ienaidniekus, Jēzus māca. Vai viņš nezināja, ko mēs jūtam attiecībā uz saviem ienaidniekiem? Protams, ka zināja, bet viņš māca, ka mēs nedrīkstam vairs ļaut jūtām mūs vadīt. Mums ir dota brīvība izvēlēties, mīlēt pat savus ienaidniekus. Mums ir dota brīvība atzīt Dieva vārdu kā pilnīgu un negrozāmu patiesību, noraidot to, ko mums saka emocijas, izjūtas vai intelekts. Mūsu jaunā dzīve Jēzu Kristu ir dzīve ticībā. Tas nozīmē dzīve brīviem no intelekta, izjūtu vai emociju varas. Mums nav vairs jāpiegriež tam vērība. Bībele saka, ka mēs varam būt glābti ticībā, dziedināti ticībā, taisnoti ticībā, aizsargāti ticībā. Mēs varam staigāt ticībā, stāvēt ticībā, dzīvot ticībā, iemantot Dieva apsolījumus ticībā, būt bagāti ticībā, lūgt ticībā, uzvarēt pasauli ticībā, slavēt Dievu ticībā. Mūsu glābšana kļūst par notikušu faktu, kad mēs to pieņemam ticībā. Dievs neskatās uz mūsu izjūtām, bet gan uz lēmumu, ko pieņemam. Mums var uzmākties šaubas, un mēs varam justies sliktā omā, bet tiklīdz mēs ticībā pieņemam Kristu, Dievs darījumu uzskata par nokārtotu. Vai jūs ko jūtat vai nejūtat pēc sevis uzticēšanās Dievam, tam vairs nav nekādas nozīmes. Dievs pieņem jūsu gribas padošanos, un jūs esat piedzimis no jauna viņa svētajā garā. Es esmu norūpējies, kad pie manis nāk cilvēki un saka: es noteikti zinu, ka šodien Jēzus man pieskārās, jo es to jūtu. Pēc kāda laika tie paši cilvēki nāk atkal un paziņo: es neesmu pārliecināts, vai es vairs esmu glābts, es nejūtu Dieva klātbūtni. Slavējiet Dievu, ja piedzīvojat viņa brīnišķīgo klātbūtni, bet neļaujiet savai ticībai būt atkarīgai no izjūtām. Kristietis, kurš savu glābšanu centīsies pārbaudīt ar emocionāliem pārdzīvojumiem, vienmēr būs šaubu nomākts. Reiz man atrakstīja kāda sieviete: es nodevu savu dzīvi Jēzum Kristum dažus gadus atpakaļ, bet nekas nenotika. Es neko nejūtu, un laikam ejot, pazaudēju cerību un aizmirsu,
ka biju Jēzum apsolījusi veltīt savu dzīvi. Kopš tā laika mana dzīve kļūsi nepanesama. Es esmu tik nospiesta, es baidos, ka tik neizjaucu savas precības. Es izlasīju, slavējot, iegūsti brīvību un zinu, ka tas, ko es pašlaik izjūtu, ir dziļas alkas pēc Kristus. Esmu lūgusi piedošanu un vēlos atkal sevi uzticēt viņam. Es gribu pieņemt Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju un ļoti vēlos būt viņa valstības daļa. Pašlaik es nejūtos citādāk kā toreiz. Lūdzu, lūdziet par mani, jo es vairs nevēlos paļauties uz jūtām. Cita vēstule pienāca no jauna cilvēka, kurš izcieta sodu federālajā cietumā. Es ticu Jēzum Kristum. Es domāju, ka ar visu savu sirdi es viņu pieņēmu kā savu pestītāju 2 gadus atpakaļ. Es to tā tiešām arī domāju, un es jutos brīnišķīgi 2 dienas. Tad es ieslīgu atpakaļ savos vecajos ceļos. Kopš tā laika man vēl ir bijuši brīži, kad es esmu sajutis to pašu prieku, bet es neesmu spējīgs pielikt punktu vecajai dzīvei. Es gribu kalpot Dievam, bet vairs nezinu, kā viņu atrast. Izlasīju, slavējot, iegūstu brīvību un zinu, ka man ir nepieciešams tas, par ko tur ir rakstīts. Kā lai to atrodu? Vai jūs domājat, ka es varbūt pietiekoši stipri pēc tā neilgojos? Kā lai es sevi piespiežu gribēt stiprāk? Es esmu pamatīgi sabojājis savu dzīvi. Tam ceļam, ko es eju, nav jēgas. Es esmu apmeklējis daudzus bībeles kursus, bet vienalga es neesmu nekur liekams. Es tik ļoti vēlos atrast Kristu. Drīz es atstāšu cietumu un es gribu iziet pasaulē ar viņa mīlestību. Lūdzu, lūdziet par mani, lai es viņu varētu atrast un iepazīt to prieku, ko viņš ir bībelē apsolījis. Es esmu saņēmis 100 vēstuļu līdzīgas šai. Un, lai kur es arī neietu, es satieku cilvēkus, kuri saka, ka nav pārliecināti, vai viņi tiešām ir satikuši Jēzu. Viņu šaubu iemesls ir vienmēr viens un tas pats. Es nekā nejūtu. Viņi ir savu izjūtu gūstekņi un liek lielāku ticību uz savām izjūtām nekā uz Dieva vārdu. Ja reiz mēs pilnīgi padodamies Jēzum, viņš par mums saka, un es tām avīm dodu mūžīgo dzīvību, un tās nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Jāņa evaņģēlijs 10:28. Kā lai mēs cīnāmies ar savām izjūtām un šaubām? Pāvils rakstīja, ja tikai paliksiet savā ticībā stipri un nesatricināmi un nenovērsīsieties no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm. Kolosiešiem 1:23. Kad šaubas un nepareizas izjūtas sāk uzbrukt mūsu ticībai, Dievs mūs māca stipri paļauties uz viņa vārdu. Vienai kundzei, kuru es pazīstu, ir ļoti praktiska pieeja šīm lietām. Kad viņai uzmācas šaubas, viņa atrod bībelē pantus, kas runā par viņas šaubu cēloni. Viņa izraksta šos pantus uz papīra lapas, un kad nāk šaubas, viņa tos sev citē. Citē sev. Kad viņa jūtas nedroši un viņas prātā ienāk apmēram šāda satura domas. Vai tu esi pārliecināta, ka Dievs ir dzirdējis tavu lūgšanu, kad tu pieņēmi Jēzu Kristu par savu pestītāju? Savā bībelē viņa atrod pantu. Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. 1. Jāņa 5:14-15.
Viņa to pārrakstīja un apakšā parakstīja 1969. gada 14. janvārī es izsūdzēju savus grēkus un lūdzu Jēzu Kristu ienākt manā sirdī kā kungam un pestītājam. Es zinu, ka tas notika, un mans lūgums bija saskaņā ar Dieva plānu manai dzīvei. Viņa šo lapiņu nolika uz guļamistabas spoguļa galdiņa, un, kad uzmācās šaubas, viņa norādīja uz papīra lapu un skaļi teica: te tas ir! Es zinu, ka esmu piedzimusi no jauna, es zinu, ka Dievs mani ir atzinis, jo es esmu atzinusi viņa dēlu kā savu pestītāju. Man par to nekad vairs nav jāšaubās. Kad viņa jutās vainīga par kādu grēku, ko jau Dievam bija iepriekš dzīvē izsūdzējusi un nožēlojusi, viņai uzmācās kārdinājums šaubīties, ka patiešām ir piedots. Viņa atrada Bībelē pantu un izrakstīja: ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa 1,9. Zem šī uzrakstītā panta viņa uzrakstīja savu grēku, kuru bija Dievam izsūdzējusi, ierakstīja datumu un vārdus: Aleluja, man ir piedots. Pamazām viņas šaubas izzuda pilnīgi. Ar savām izjūtām un šaubām jūs varat cīnīties, Bībelē atzīmējot šos pantus, kas runā par noteiktiem Dieva apsolījumiem, jūsu lūgšanas saturu un datumu, kad par to ir lūgts. Ja jūs jau vairākus gadus esat Kristū, bet vēl joprojām jums uzmācas šaubas par jūsu pestīšanu, nepieļaujiet izjūtām un šaubām jūs vairāk muļķot. Atkārtoti aplieciniet savas saistības ar Dievu, uzrakstiet tās tūlīt un atzīmējiet šīs dienas datumu. Daži cilvēki savās bībelēs atzīmē svarīgākos savas garīgās dzīves pieredzes kilometru stabiņus. Kristieša dzīve ir ilgstošs ceļojums ticībā. Ir labi atzīmēt noietā ceļa posmus. Tas ļoti labi nodara, lai mums atgādinātu par mūsu pašu tumšajām dienām, kad liekas, ka neesam nemaz pavirzījušies uz priekšu. Paskatoties atpakaļ, mēs varam slavēt Dievu un viņam pateikties par to, ka viņš mūs tomēr ir iznesis cauri visām dzīves grūtībām. Slāv tev, kungs! Mūsu ticība tiek būvēta uz Dieva esamības fakta. Mūsu ticība tiek būvēta uz Dieva esamības fakta, bet nevis uz mūsu jūtām. Āmen. Bet Dievs mums apsola arī vairāk un vairāk prieka un miera, ja mēs iesim tālāk. Priecājieties, kad izjūtat Dieva klātbūtni un viņa apsolījumu piepildīšanos. Priecājieties arī tad, kad jūtaties nederīgi un tukši. Jūsu glābšana ir brīnišķīgs fakts. Vērsiet savu gribas spēku Dieva virzienā un sakiet: es noteikti gribu ticēt, Dievs, un es pastāvēšu tavā vārdā. Dariet to, un jūs atklāsiet, ka jūsu iepriekšējā paļaušanās uz jūsu izjūtām pakāpeniski izzudīs. Jūs kļūsiet brīvs, lai ticētu. Jēzus apsolīja, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvs. Jāņa 8:32. Pieņemiet Dieva vārdu kā patiesību, un jūs būsiet brīvi.